Čau, čau! Turpinam lasīt Bībeli un psalmus. Šodien 45. psalms, un es arī aizlūkšu, pateikšos par šo dienu, paldies Tēvs par šo dienu, paldies par šo dienu. Paldies arī par izaicinājumiem, kas palīdz mums augt, un paldies par Tavu vārdu, paldies, ka Tu esi nemainīgs tādā mainīgā pasaulē, kurā mainās stils, mainās ekonomika, kura visu laiku ir neizsīkstoša, kad ir šis izsīkums kaut kāds, ka visu laiku ir jācenšas pēc kaut kā, ir kaut kas jauns atkal, un visu laiku ir kaut kam jāprogresē. Tēvs, pasakos, ka Tu esi kaut kas stabils, ka Tavs vārds ir stabils, tas ir nemainīgs, tas nav mainījies, no laika gala, un paldies, ka mēs varam skatīties, veldzēties un pārdomāt to, kas ir nemainīgs, kas nes patiesību, kas dod dzīvību, ka mēs varam skatīties tajā nevis kaut kādos šī laika, varbūt notikumos vai aktualitātēs, vai mērīt sevi pēc šī standarta, kas ir pasaulē šajā laikā, bet mērīt sevi pēc šī standarta. Paldies, Tēvs, paldies, ka tas mums ir. Un arī es lūdzu, Svētais Gars, ka Tu mūs šodien vadi savā vārdā, iepriecini, piepildi, māci mūs Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un šodien šādi 45. psalms, ķēniņa kāzu dziesma, dziedātāja vadonim, no korahītu dziesmām. Mīlestības dziesma. Manas sirds izplūst košos vārdos. Es dziedāšu dziesmu ķēniņam, mana mute ir kā veikla rakstītāja rakstāmais. Tu esi skaistākais starp cilvēku bērniem. Tavas lūpas ir laipnības un mīlestības pilnas, tāpēc Dievs tevi svētīs mūžīgi. Apjor savu zobenu ar gurniem, tu varoni, rotājies ar spēku un godību, dodies cīņā, uzvaras apziņas pilns, tad laimīgs būs tavs gājiens, sargājot patiesību, lēnību un taisnību. Un tava labā roka rādīs tev šausmu pilnus brīnumus. Tavas bultas ir asas, tautas krīt tev pie kājām, un tās iespiedīsies ķēniņa ienaidnieku sirdīs. Tavs tronis, kā Dieva tronis, pastāv joprojām un mūžīgi. Un taisns ir tavs valdības scepters, tu mīli taisnību un ienīsti netaisnību. Tāpēc tas kungs tavs Dievs tevi svaidīs ar prieka eļļu, kā nevienu no taviem bērniem. Visas tavas drānas smaržo pēc mirrēm un alvējas ziloņkaula pilīs, tevi iepriecina stīgu skaņas. Taviem greznojumiem rotātas. Ķēniņa meita staigā tavā galmā, tava jaunā līgava stāv tev pa labi ofīrs zelta rotā. Klausies, meita, skaties un pavērš šurp savu ausi. Aizmirst savu tautu un savu tēva namu, tad ķēniņam patiks tavs skaistums, jo viņš jau ir tavs kungs. Un tev jāpakļaujas viņam, tīras pilsētas iedzīvotāju meitas tev tuvosies ar veltēm, un tavas tautas bagātākie iepriecinās tavu vaigu ar savām dāvanām, censdamies iegūt tavu labvēlību. Košā skaistumā mirdz ķēniņa meita, ar zeltu un pērlēm ir rotāts viņas apģērbs. Izrakstītās drānās viņa tiek vesta pie ķēniņa, aiz viņas arī jaunavas. Viņas rotaļu biedrenes stājas tavā priekšā, līksmi saucieni un gavilis pavada viņas.
un tā viņus nonāk ķēniņa pilī. Tavi dēli, lai stājas tēvu vietā, tu viņus celsi par valdniekiem pār visu zemi. Es gribu radīt piemiņu tavam vārdam uz audžu audzēm, un tautas teiks tavu slavu vienmēr un mūžīgi. 5. Dodies cīņā, uzvaras apziņas pilns, tad laimīgs būs tavs gājiens, sargājot patiesību, lēnību un taisnību. Sargājot patiesību, lēnību un taisnību. Un tava labā roka rādīs tev šausmu pilnus brīnums. 8. Tu mīli taisnību un ienīsti netaisnību, tāpēc tas kungs tavs Dievs tevi svaidīs ar prieku eļu kā nevienu no taviem bērniem. Tu mīli taisnību un ienīsti netaisnību, tāpēc tas kungs tavs Dievs tevi svaidīs ar prieku eļu kā nevienu no taviem bērniem. Jā, tu esi skaistākais starp cilvēku bērniem, tavas lūpas ir laipnības un mīlestības pilnas. Tāpēc Dievs tevi svētīs mūžīgi. Jā, Tēvs, lūdzos, jā, ka mums ir šī gudrība, ka pāri visam, kas notiek, ka mēs arī neaizmirstam tādas pamata lietas, mēs neaizmirstam pamata, jā, mēs neaizmirstam tavu mīlestību. Jā, es lūdzos, ka uz mūsu lūpas ir. Mūsu lūpas ir laipnības un mīlestības pilnas, vairāk par to visu, vairāk par visu, ka tās ir tādas, vairāk par mūsu raizēm, vairāk par zūdīšanos, vairāk par bailēm, vairāk par neticību, vairāk par sāpēm, vairāk par kādiem zaimiem, jā, vairāk par kādām negatīvām runām, vairāk par šaubīgām runām, vairāk par visu, ka tās varētu būt laipnības un mīlestības pilnas. Tāpēc šeit ir tāds nosacījums, Dievs tevi svētīs mūžīgi. Tēvs, lūdzos, ka mēs pieķeramies tavai gudrībai vairāk nekā zeltam, vairāk nekā sudrabam. Paldies Tev, Tēvs, paldies par Tavu gudrību, paldies, ka mēs varam to smelties, paldies, ka mums ir šis standarts. Apjūs savu zobenu ap gurniem tu varoni, rotājies ar spēku un godību. Jā, ka mēs varam apjosties ar spēku un godību. Jā, par spīti visam, par spīti visam tam apsūdzībai, vai kas ir visu laiku dzīva. Rakstīts, ka Sātans ir melis un melu tēvs, un viņš ir apsūdzētājs, ka viņš apsūdz dienām un naktīm. Es domāju, ka mēs visi varam to sajust, mēs varam sajust tās apsūdzības, kas nāk dažādos veidos, kā šaubas, kā noniecinājums, kā izšaubīšana, kā tāda balss, es domāju, katram vienam cilvēkam, kas tu vispār esi, ko tu vispār iedomājies, tev ir jābūt kaut kam, lai tu vispār būtu kaut kas, un lai tu varētu runāt, un aizver muti, nerunā, klusē, tu neesi nekas. Jā, Tēvs, lūdzos, ka mēs katrs viens, vismā vienkārši cilvēks, radīts no Dieva, kā visi ir radīti, un ka mēs varam nostāties pretī tādiem meliem un tai noniecinošajai balsī, kas mums liedz darīt kādas lietas, kas mums liedz apjosties ar spēku un godību, un liedz mums doties cīņā uzvaras apziņas pilniem. Tad laimīgs būs tavs gājiens. Sargājot patiesību, lēnību un taisnību. Tēvs, lūdzos, ka mums ir šīs drošsirdīgās sirdis un ka mēs varam apjosties un doties drosmes pilni, uzvaras apziņas pilni
jā, šajā gājienā pa dzīvi, savu ikdienu, savās ģimenēs, savās draudzēs, savās darba vietās. Un, jā, katrs viens kā vienkārši cilvēks. Un, jā, autoritātei, ka mēs varam apjosties ar šo autoritāti, ko Kristus mums ir devis. Un tas ir kaut kas, ko, jā, tumsas pasauli, ko Sātans pavisam noteikti negribētu. Viņš gribētu, lai tu noteikti nesteigā autoritātē, lai tu nepasludini, lai tu nelūdz, lai tu nerunā, lai tu neapzinies, ka tavā mutē ir dzīvības vārdi, ka tavā mutē ir tādi vārdi, kas var nest kādam pestīšanu, kādam glābšanu. Un jā, nevis tava vārda dēļ, bet Jēzus vārda dēļ. Un, jā, tas es lūdzos, lai nāk tādā klusā atziņā, jā, kad mums nav jāizpelnās, mums nav kaut kādā veidā jānopelna tas, bet mēs varam to pieņemt, mēs varam to nest tālāk, jā, to ir izdarījis Jēzus. Un to nevar nopelnīt, un nepienāks tāda diena, kurā tu varēsi pateikt, jā, es esmu tagad nopelnījis, un tagad man ir tiesības. Kas automātiski nozīmē, ka kādiem citiem tādas nav, vai ne? Un, jā, es ceru, gribēju teikt, es ceru, ka es tevi nestikšu tajā dienā, bet varbūt būs labi, ka es satikšu. Jā, un tava labā roka rādīs tev šausmu pilnus brīnumus. Tēvs, lūdzos, jā, ka mēs varam spērt savus soļus, tiešām, ka mēs dabūjam šīs gudrās sirdis, ka mēs esam kā koki, kas stādīti pie ūdens upēm, kas nes savus augļus arī sausā laikā, un ka tu svētī mūsu roku darbus. Es lūdzu, ka mēs varam piedzīvot šīs uzvaras, mēs varam piedzīvot tavu spēku, mēs varam piedzīvot, kā mēs kopā ar tevi uzvaram, ka mēs varam doties šajos uzvaras gājienos un pastāvēt. Jā, ka tu klāji mums galdu mūsu ienaidniekiem redzot, un ka nereti tas ir garīgajā pasaulē, un nereti tas ir kaut kas ir mūsos, kas runā un jā, kas čukst galvā, visas tās noniecinošās lietas, bet par spīti tam, kad Dievs mums klāja galdu mūsu ienaidniekiem redzot, un es ticu, ka tas nav tikai kādā redzamā apkārtējā pasaulē, kaut kādiem redzamiem cilvēkiem, kuri ir mūsu kā ienaidnieki, bet ka tas ir arī garīgajā pasaulē, un tas ir arī tad, ka par spīti visām tām šaubām, par spīti visai tai mazvērtībai, tu runā, tu pastāvi, tu izej, tu lūdz, tu pasludini, tu tici, un par spīti visai tai neticībai, kad mēs ieraugam, ka Dievs klāja mums šo galdu, jā, jo viņa vārdā ir tas spēks. Tas nav tajā, cik ir lieli mums muskuļi, bet tas ir viņa spēkā, jā. Un mums ir pieeja pie šī spēka, un tā ir tāda liela, milzīga atšķirība starp tādiem pasaulīgiem sasniegumiem un būšanu ar Dievu. Pasaulē ir šis self-developments, un jo vairāk tu just do it, jo labāks tu esi, bet ar Dievu tur ir milzīga atšķirība, ko es tā kā ikdienā visu laiku pārdomāju. Hei, nevar to nopelnīt, svētais gars ir tā kā persona, Jēzus ir persona, un tas viss ir atkarīgs no tā, ar ko mēs ejam kopā, ka viņš dod to gudrību. Tas nav tajā, cik es esmu gudra, tas nav. Es nevaru izlasīt uz visu pasaules tik daudz grāmatas, lai es būtu tik gudra. Un kā ar vārdā rakstīts, ka viņš saviem bērniem atklāja dziļumus, augstumus, platumus. Un ja kāds kļūst, tā kā ņem godu uz sevi un tā kā pagodinās un saka, hei, redz, ka es esmu gudrs, paņem to Dievu gudrību, pasaka, tā ir mana.
tad Dievs liek kaunā lepnos, un viņš saka, ka viņš pagodināsies caur tādiem, kas šajā pasaulē ir nekas, kurus nevērtē, un arī caur bērniem, un lūk, šis ir brīnišķīgs, iepriecinošs psalms, un es noteikti vēlreiz to izlasīšu, vēlreiz pārdomāšu. Mana sirds izplūst košos vārdos, es dziedāšu dziesmu ķēniņam, mana mute ir kā veikla rakstītāja rakstāmais. Svētais gars, mēs novēlam Tev savas mutes, mēs novēlam to mutes runu Tev, lūdzos, ka to pavada mīlestība, lēnprātība, ka mēs arī varam pēc tam baudīt no savas mutes augļiem, labus, saldus augļus, nevis rūgtus, nevis aizvainojumu vai vēl kādus, vai lāstu, bet labus, svētīgus, un Lai katram vienam sveitīga šī diena, lai debes Tēvs jūs iepriecina, velk sev tuvāk un piepilda mūs ar prieku, mieru, lēnprātību, mīlestību un ved mūs arvien tālāk šajā svētapšanā un tajā dizainā, kā viņš mūs radīja. Jēzus vārdā, amen!